Vai jūs gribat būt Dieva gribā? Vai tu gribi būt Dieva gribā? Šodien par to mēs mazliet runāsim, bet atļaujiet vēl vienu līdzību izstāstīt. Es zinu, ka kādreiz cilvēki man pārmet, un viens otrs pat sūdzās, aiziet citā draudzē un sūdzās. Mūsu mācītājs stāsta jokus, bet nāk atpakaļ pēc tam. Redziet, vienā kristīgā kolektīvā viens no cilvēkiem, kas tur strādāja, sāka aizdomāties par savu veselību un par savu svaru. Un viņš pieņēma lēmumu, panalizējot visus savus paradumus, pieņēma lēmumu, ka viņam jāatsakās no saldumiem un jāatsakās no kūkām. Un redziet, tas kārdinājums bija tāds ļoti, ļoti, ļoti viegli pieejams, jo pa ceļam uz darbu tam cilvēkam bija jābrauc garām tādai modernai, progresīvai kafejnīciņai, kurā no rīta jau visi apbrīnojamie gardumi jau bija skatlogā, un smarža no turienes izplatījās pa visu kvartālu. Vai jūs esat kādreiz ieiet kafejnīcā, un jūs esat izsalkuši, jūs skatāties, un viss jums patīk, un vienkār ārprāts. Kā viņi tur var strādāt? Lūk, un viņi vienmēr regulāri brauc garām un iekrita kārdinājumā, un tad viņi sacīja, viss, es mainu maršrutu. Es braukšu pa citu ceļu, lai man nav jābrauc garām tai kafejnīcai, jo es esmu izlēmis, ka es mainīšu savus paradumus. Un vienu dienu, otru dienu, trešo dienu viss gāja labi. Bet vienu dienu viņi ieradās birojā ar lielu, tādu nozīmīgu, caurspīdīgā tādā plasmas iepakojumā kafijas kūku. Visi viņas kolēģi, hei, tu taču teici, hei, tu taču sacīji, tu taču izlēmi, tu taču gribēji. Kas bija pārsteidzoši, ka citreiz tāda vainas sajūta, viņi gribēja paslēpt to, bet šajā reizē viņi tā plati pasmaidīja. Šī kūka ir pavisam savādāka. Šī kūka ir Dieva gribas kūka. Kā tas var būt, ka kūka ir Dieva gribas? Redziet. Šorīt es braucu uz darbu un braucu garām tai kafejnīciņai. Un es ieraudzīju to skatlogu un ieraudzīju visus tos gardumus un dārgumus, kas tur jau ir gatavi. Un es teicu Dievam, Dievs, kungs, ja tā ir tava griba, lai šorīt apēdu kūku, tad gādā, lai atbrīvojās stāvvieta, tur tieši pie tās kafejnīciņas var piebraukt. Un ko jūs domājat? Ko jūs domājat? Ko jūs domājat? Kad 7. reizi es braucu garām kafejnīcā, vieta atbrīvojās. Tā ir Dieva grība! Halleluja! Ziniet, mēs kristieši esam lieli meistari, kā pielāgot Dieva gribu. Un Jēzus grib, lai mēs esam Dieva gribā. Un šodien es gribētu, ka mēs jums paskatītos uz vienu tādu reizi, kad viņš mums to ļoti spilgti atklāja, bet viņš to atklāja lūgšanā. Lūgšanā. Tā ir garākā uzrakstītā Jēzus lūgšana. Un ziniet, kas man pārsteidz? Es tā pie sevis domāju, bet vai es varu sludināt? Tā ir Jēzus lūgšana, tā ir Jēzus saruna ar Tēvu. Bet es konstatēju, ka viņš tur tajā lūgšanā dara visas tās lietas, kuras mēs mācām Bībeles skolā nedarīt. Ka tā nav pareizi darīt. Un Jēzus viss viņas dara. Un tad es sapratu, ka acīm redzot, tur ir kāds vairāk mērķis nekā vienkārši, ka Jēzus to lūdz Tēvam. Un kā mēs zinām, Jēzus lūdz vienmēr perfektā ticībā. Un līdz ar to tas, ko viņš lūdz, viņš dabūja. Un līdz ar to arī mēs esam dabūjuši. Kas tad ir tās lietas, kuras mēs aicinām cilvēkiem nedarīt lūgšanā? Kas tās ir? Ko jūs teiktu? Gari runāt, ļoti gari. Šī ir gara lūgšana. Jā, es pieņemu, ka tur burtiski viss ir uzrakstīts. Bet vēl viena no lietām, ko mēs aicinām nedarīt, mēs aicinām cilvēkus neinformēt Dievu ar domu, ka viņš jau nezina. Jā, mums viņam jāizstāsta. Un tad es viņam stāstam visu to situāciju. Saproti, tu saproti, ka to nevajag darīt. Kas ir vēl, ko nevajag darīt?
kādreiz, es nezinu, vai jūs to esat darījuši, es cenšos to nedarīt, kādreiz tas pasprūk vienalga, ka to, ko tu gribētu pateikt tam, kurš tev stāv blakus, tu tā nevari viņam tā īsti pateikt, vai viņš tev neklausās, un tad tu to dari lūkšanā. Tu stāsti Dievam to, ko tu gribētu pateikt tam cilvēkam, kurš tev ir blakus. Un Jēzus to dara. Nu, kas ir vēl viena lieta, ko mēs negribam darīt, ko mācītāji dara parasti lūkšanā? Pavēles Dievam, jā, pareizi arī tā instrukcijas. Tev jādara šitā, paskaties, pulksteni iet un nokavēs, tad viss būs pakaļ. Es to esmu darījis, jā. Bet vēl kāda lieta ir, ko mācītāji kādreiz dara. Viņam ir garš sprediķis, un tad viņš skatās cilvēku, jā. Nu, kāpēc viņi cenšas palikt nomodā? Lai nepalaist garām beigas, jo, ja tu vienīgais paliec sēdot, visi ceļās un iet prom, bet tu vēl sēdi un tas tā, nelabi izskatās, vai ne? Un tad mācītāji kādreiz redz, ka vēl pēdējo punktu cilvēku vairs nebūs spējīgi. Viņš saka, tad lūksim Dievu, visiem piecelties kājās. Un tad viņš to pēdējo punktu vēl izstāsta. Dievam domājams, ka draudz to dzirdēs. Jēzus visu šīs lietas dara. Tas ir uzrakstīts Jāņa evaņģēlijā 17. nodaļā. Visa šī garā nodaļa ir Jēzus lūkšana. Es nevarēšu šodien, domāju, ka tu arī nebūs spējīgs, ja mēs visu to nodaļu paņemsim. Bet tur faktiski tā nodaļa sadalās, viņš lūdz par 3 dažādām lietām. Pirmie 5 panti viņš lūdz par sevi. Pirmos 5 pantus Jēzus lūdz par sevi. Tālākie panti ir no 6. līdz 19. pantam. Jēzus lūdz par saviem mācekļiem. Tie 13 pantā ir lielākā un nozīmīgākā daļa. Jēzus lūdz par mācekļiem, un mēs tagad ar tevi saprotam, ka viņš saprot, ka tas būs uzrakstīts. Viņš mērķiecīgi lūdz tā, lai viņi to dzird un saprot, un lai viņi to nodod ne tikai paši pierakst, bet lai viņi to nodod arī mums ar tevi. Un pēc tam pašas beigas viņš lūdz par tiem, kas viņam sekos, tātad par nākamajām paudzēm. Tas būs no 20. panta līdz 26. pantam, 6 panti viņš lūdz par nākošām paudzēm. Es šodien piedāvāju jums, ka mēs paskatīsimies no 6. līdz 17. pantam. Es nosaucu šo lūkšanu vislielākā dāvana. Kaut ko mēs visi uzdāvinām. Redzēt, jaunieši uzdāvināja, vai draudz uzdāvināja miljonu. Vispār šitas ir sensācijas. Es stāstīšu visā pasaulē. Aizbraucu uz Cēsīm, draudz vienkārši sametās miljonu uzdāvinājumu. Mācieties. Tātad, ko tad dāvina Dievs? Tātad, es izlasīšu no sākuma visu to fragmentiņu, un pēc tam mēs mēģināsim pa pantam paiet cauri. Labi? Jūs varēsiet? Vai man jāceļ jūs kājās jau tagad? Ļoti labi. Es lasu no 6. panta. Es tavu vārdu esmu darījis zinām cilvēkiem, ko tu man no pasaules esi devis. Tavi tie bija, man tu viņus devi, tavus vārdus tie ir turējuši. Un tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu man esi devis, ir no tevis. Jo tos vārdus, ko tu man devi, es esmu devis viņiem. Viņi tos ir uzņēmuši un patiesi atzinuši, ka es esmu nācis no tevis un ticējuši, ka tu mani esi sūtījis. Es lūdzu par viņiem. Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Un viss, kas ir mans, tas ir tavs, un kas ir tavs, ir mans. Un es esmu apskaidrots viņos. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Un es eju pie tevis, svētais Tēvs, uztur to savā vārdā, ko tu man esi devis, lai viņi ir viens, itin kā mēs. Kamēr es biju pie viņiem, es tos uzturēju tavā vārdā, ko tu man esi devis. Un pasargāju tos, ka neviens nav pazudis kā vien pazušanas dēls, lai raksti piepildītos.
Bet tagad es eju pie tevis, un par to es runāju pasaulē, lai mans prieks viņos būtu pilnīgs. Tavus vārdus es tiem esmu devis, un pasaule viņus ir ienīdusi. Tāpēc, ka viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Svētītos patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Jā. Man laikam vienīgam ir karsti. Ja? Iesāksim ar 6. pantu. Es tavu vārdu esmu darījis zinām cilvēkiem, ko tu man no pasaules esi devis. Tavi tie bija, man tu viņus devi, tavus vārdus tie ir turējuši. Mani pirmais, kas piesaista manu uzmanību, es tā kā domāju, pagaidi. Jēzus nobeidz šo pantu ar vārdiem, tavus vārdus tie ir turējuši. Viņi ir turējuši tavus vārdus. Jēzus, vai tu neatceries, ka tikko tu norāji Pēteru, teici, atkāpies sātanu, un tu nedomā, kas Dievam, bet kas cilvēkam? Vai tu tikko nebija tā situācija, kad Jānis un Jēkabs nāca pie tevis un lūdz, ļauj mums sēdēt tavā valstībā, tev viens pa labo, otrs pa kreiso roku, un tad Jēzus saka, nē, tā nav pareizi, tā ir pasaulē, bet pie mums ir savādāk. Tikko viņš norāja viņus, ka viņi savā starpā bija sacentušies un strīdējušies par to, kurš no viņiem ir nozīmīgāks un svarīgāks, kurš ir lielāks no viņiem. Kā Jēzus var teikt, ka viņi ir turējuši tavus vārdus? Un es saprotu vienu ļoti lielu lietu, ka tas, ka tu turi viņa vārdu, nenozīmē, ka tu nekad neko nesalaidīsi grīstē, ka tu neizgāzīsies kaut kur un kaut ko galīgi, kā lai pasaka, tā kā cilvēki var teikt, redz, kā viņš izdarīja, šausmas, cik miesīgi. Nē, mums visiem tā gadās, un Jēzus mūs nenoraksta, viņi turējuši manus vārdus. Bet ievēro 6. pants, tavus vārdus es esmu darījis zinām cilvēkiem. Pagaid, vai tas ir tas nozīmīgākais, lielākais, ko Jēzus izdarīja? Vai tad viņš nedarīja brīnums? Vai tad viņš nepaēdināja tūkstoši? Vai tad viņš neatvēra akliem acis? Jēzus saka, es runāju šobrīd par pašu svarīgāko. Es viņiem darīju zinām tavu vārdu. Mācītājs iesāk viņu vārds, un viņi tos ir pieņēmuši. Es nezinu, man tā sirdī tāda sajūta, ka šis pants runā, ka vārds ir tas galvenā misija, kāpēc Jēzus atnāca un runā ar saviem mācekļiem. Skatāmies tālāk, 7. pants. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu man esi devis, ir no tevis. Viss, kas man ir, Jēzus saka, ir no tevis. Jūs atceraties, bija kādreiz tāda dziesmiņa par nokaltušo koku un ķīteni. Un tad piedziedāja sēnajā, jūs jaunieši droši vien neatceraties, bet tas piedziedājums bija tāds. Tu domā, ka tu salapojies pats. Tu gribi izrauties no manu stīgu skavām. Raud sāpēs, vai dreb sāpēs tītenis un zila. Arī mums tā brīžiem liekas, mēs paskatāmies uz savu, kas mums ir izdevies, uz saviem bērniem, mazbērniem, varbūt ārā mums ir, kur mēs dzīvojam, un mēs domājam, tas ir mans roku darbs. Jēzus, paskatieties, mīļie draugi, viņš ir Dievs miesā. Viņš visu godu saka, Tēvs, viss, kas man ir, visi brīnumi, visi, kur es staigāju pāri jūrai, kur es apstādināju vētru, kad es atvēru akliem acis, tas viss ir no tevis.
lūdzu, neesi tik ģeķīgs, lai tu teiktu, ka es pats, šito es izdarīju. 8. pāns. Jo tos vārdus, ko tu man devi, es esmu devis viņiem. Viņi tos ir uzņēmuši un patiesi atzinuši, ka es esmu nācis no tevis un ticējuši, ka tu mani esi sūtījis. Vai jūs ievērojat iepriekšējā? Viss, ko tu man esi devis, ir no tevis. Ir no tevis. Jo viņi ir atzinuši, ka tas ir no tevis. Jo tos vārdus, ko es esmu devis viņiem, katrā pantā viņš runā par to, ka es atnesu vārdu, un tagad tas viņus ir izmainījis. 8. pantā, jo tos vārdus, ko esmu devis viņiem, viņi tos uzņēmuši un patiesi atzinuši. Ko atzinuši? Ka es esmu nācis no tevis, es esmu Kristus. Viņi ir sapratuši, ka es esmu Kristus. Tagad, mīļais draugs, tu nāc uz draudzi jau droši vien kādu laiku. Un tu klausies, ka mācītājs sprediķos vai sludina Dievu vārdu. Un tu domā, varbūt, ka tu sāki lasīt Bībelīti, vai tu sāki autoritāte, kļuva Bībelīte tavā dzīvē, tāpēc, ka tu esi sācis iet uz draudzi. Tāpēc, ka tu ej uz draudzi, Jēzus ir Kristus tagad tavā dzīvē. Bet Jēzus šeit saka otrādā. Viņi nevis saprata no maniem darbiem, no manas sludināšanas, ka es esmu Kristus. Viņš te saka, es viņiem atnesu tavu vārdu. Un tāpēc, ka viņi to pieņēma, tagad viņi zina, ka es esmu Kristus. Vārds, ko Jēzus atnesa, Dieva vārds, ko viņš atnesa šiem cilvēkiem, tas izmainīja viņus tik ļoti, ka viņi tagad zina, ar ko Jēzus atšķirās no visiem citiem populāriem, redzamiem un izciliem varbūt sludinātājiem. Viņš ir Kristus. Ejam tālāk. 9. pāns. Es lūdzu par viņiem. Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Pats. Kāpēc tu nelūdzu par pasauli? Vai piefiksēji to? Viņš saka, es lūdzu par tevi, kā par manu mācekli. Un es nelūdzu par tiem, kas ārā. Jēzu, vai tu nemīli tos cilvēkus, kas ārā? Vai viņš mīl? Viņš mīl. Jēzus ļoti mīl cilvēkus. Un īstenībā viņš to vēl nav izdarījis, bet ja tu izlasītu visu šo te viņa lūkšanu, tu konstatēji, ka viņš jau tagad saka, es esmu to izdarījis. Es esmu pabeidzis, esmu tevi pagodinājis. Pie krusta viņš vēlreiz saka, tas ir piepildīts. Un zināt ko? Tas nav nepareizi, ka mēs kā Dieva bērni rīkojamies tā, kā viņš saka. Tas nav nekas nepareizs. Ja es jums šodien pateiktu, ka esmu iesācis savu skrējienu un Jēzus vārdā, es to pabeigšu līdz galam, uzticībā kungam, Jēzum Kristum, jo viņš tā darīja. Bet tas īpašais, protams, ka viņš jau visu ir izdarījis priekš tiem cilvēkiem, kas ārā. Bet kopš to mēs esam atbildējuši viņam uz viņa mīlestību, uz viņa izstiepto mīlestības roku. Jēzus saka, tavi tie bija, man tu viņus devi, tagad es par viņiem lūdzu. Viņš vēl aizvien lūdz par tevi. Viņš šobrīd ir pie Tēva labās rokas, viņš turpina to darīt. Bet skaties, 10. pants, šie 2 panti iet kopā. 10. pants, viss, kas ir mans, tas ir tavs. Un kas ir tavs, ir mans. Un es esmu apskaidrots viņos vai pagodināts viņos. Vai tu esi padomājis, par ko viņš te saka? Kungs, tātad tu viņus devi man, bet tie ir tavi. Faktiski viņš mums šeit saka, ka mēs piederējām tēvam, tagad mēs piederam dēlam. Tagad mēs piederam tēvam un piederam dēlam. Kam? Tu izej ārā un tu saskrāpē kādu mašīnu. Un pirmais, ko tu jautā? Kam tā ir? Jā. Kam tā ir? Kam tā mazā sieviete? Kam tas vīrietis, kas tur strādā manā kolektīvā? Kam viņš pieder? Jēzus saka, tas ir tēva un tas ir mans. Vai Jēzus rūpējās par savām lietām?
Vai tēvs rūpējās par savām lietām? O, jā. Bet interesanti, ka viņš grib, lai mēs to zinām. Viņš to saka, tu viņus devi man, tagad viņi ir mani, un viņi ir tavi. Viņi ir tavi, man viss, kas ir tavs, ir mans, viss, kas ir mans, ir tavs. Protams, bez šaubām šeit ir runa par Jēzu kā Dievu. Viņš saka, viss, kas Dievam ir man, un viss, kas ir man, tas ir Dievam. Viņš faktiski šeit ultimatīvā veidā piesaka savu dievišķumu. Bet reizē viņš runā par mums. Lāsam tālāk, 11. pāns. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Un es eju pie tevis, svētais Tēvs, uztur to savā vārdā. Ko tu man esi devis? Lai viņi ir viens, itin kā mēs. Uztur tos vārdā. Kamēr es biju pie viņiem, es tos uzturēju tavā vārdā, ko tu man esi devis. Un pasargāju tos, ka neviens nav pazudis kā vien pazušanas dēls, lai raksti piepildītos. Un šeit, aizskrienot notikumiem priekšā, Pēters vēl nav aizliedzis Jēzu, bet viņš aizliegs 3 reizes. Bet Jēzus saka, es esmu visus pasargājis. Izņemot Jūdas, kas atraidīja Dievu mīlestības, glābšanas dārgu, dāvanu, izvēlēdamies naudu, vispārējos viņš pasargāja. Tur dažus minūtes atpakaļ, dažus mirkļus atpakaļ, viņš pravieto visiem saviem mācekļiem, ka pienāks brīdis, kad jūs man pametīsiet un bēgsiet. Un tomēr viņš tas saka, es esmu viņus pasargājis. Vai nevarētu būt, ka viņš te runā ticībā? Un es domāju, kungs, palīdz man saglabāt kā mācītājs, kuram ir cilvēku uzticēti. Ja? Un tad ievēro 5 pantu par sevi. Cik nu bija tie panti? 16 pantu par saviem cilvēkiem. Manā dzīvē ir bijis 13 panti. Manā dzīvē ir bijis periods, ka tu tik ļoti jūties sevi nedroši, ka tik ļoti uzņemies atbildību, tu gribi izdarīt pareizi, tu gribi būt pareizs, tu gribi būt adekvāts, tu gribi to savu misiju izpildīt pareizi. Un tad tu jūti, ka Dievs tev tā maigi, viss daudz maz ar tevi būs labi. Lūdzu par tiem cilvēkiem, lūdzu par saviem mācekļiem. Un tas ir mums mācītājiem jāmācās, jālūdz par viņiem. Bet Jēzus saka, es viņus uzturēju tavā vārdā. Mācītājiem nav jāatrisina visas tavas problēmas. Viņam nav jāredz viss, kas notiek tavā dvēselītē. Kad tu esi atnācis ar skumjām acīm, viņš man pagāja garām, viņš man nepieskārās, viņš man neuzrunāja un tā tālāk. Viņš tikai sūta mūsu evanģelizācijām, viņš tikai saka, lai mēs ziedojam, viņš tikai grib palikt durvis, viņš tikai tur, kaut ko tur. Viņa uzdevums ir uzturēt tevi vārdā. Tā ir tā maizīte, kas dod tev enerģiju, kas ved tev cauri visām krīzēm, kas palīdz tev būt par to, kas tu esi, lai tu nonāktu tur, kur tev jābūt. Un Jēzus saka, es to darīju, es uzturēju tev viņus vārdā. Ejam tālāk, 13. pāns. Tagad es eju pie tevis, un par to es runāju pasaulē, lai mans prieks viņos būtu pilnīgs. Tātad viņš vispirms iepriekš, šie 3 panti iet kopā 11, 12 un 13. Es viņus sagrupēju mazliet. Tātad viņi tagad ir pasaulē. Es vairs neesmu, viņi ir pasaulē. Tavēji un mani ir pasaulē. Uztur viņus vārdā. Un tad viņš saka, es eju pie tevis, un par to es runāju atkal, lai mans prieks viņos būtu pilnīgs. Vai tev pietrūks dzīvē prieka? Jā. Cilvēki ir gatavi maksāt lielas naudas. Rīgā bija Maksims Galkins, Cintra koncerta zālē. Izpārdots. Rēzeknē bija Maksims Galkins, izpārdots. Starp citu, vai man ir kaut kas pret Maksimu Galkinu? Es domāju, ka viens no gaumīgākajiem jokdariem. Ja? Viņa joki tiešām ar cieņu, un asprātīgi un tā tālāk. Bet ievēro, ka cilvēki meklē kaut kādas priecīgas. Tu aizgāji, izsmējies, un tā kā, labi, arī psihologi saka, esot labi, cilvēkam esot veselīgi smieties. Un nekas īpaši nesot jādara, pat nav joks jādzird, vienkārši jāsmējās. Vienkārši Saka, ka ķermenis nezina, kad mēs izliekamies, ka viņš vienkārši,
vienkārši ražo endorfīns, kad mēs smējamies. Bet Jēzus mums gribēja, lai mums ir patiesa prieks. Un kur ir tas viņa patiesais prieks? Viņa vārdā. Es runāju, lai viņiem būtu prieks. Mīļais mans draugs. Vai tu zināji, ka tu esi 2 reizes skaistāks, kad tu smaidi? Es atceros, es vedu māmiņu, mēs braucām tur pie doktora, viņai vajadzēja kaut kādas analīzes nodot, man māmiņa sēž man blakus mašīnā, mēs braucam, un es paskatos uz savu mammu, un viņai tāda sejas izteiksme, it kā mēs brauktu ar tanku, Ukrainā kaut kur, un tur kaut kur lielgabalu uz mums tēma. Viņa man sēž blakus, es saku, māmiņa, es taču stūrēju, ne jau tu, taču atslāpsti. Jā, viņa saka, tu tik daudz to mašīnu. Es saku, māmiņa, bet es jau braucu, es nezinu, cik gadus, vairāk, ka 30, varbūt 40 gadus braucu, jau vēl vairāk varbūt. Es zinu, es aizvedīšu, es zinu, kur mums jābrauc. Tādu mēs kādreiz esam dzīvojuši. Un tad mēs ejam evanģelizēt. Es nāku prieka vēst, pasludināt. Sātanai prom, Jēzus. Zinu, es domāju, kaut kas, es cienu tādu patiesu nodošanos. Jā, tu to nedari par roku galam. Bet mēs mācītāji esam vislaimīgākie pasaulē cilvēki. Jo redz, mēs strādājam tikai pusstundu nedēļā. Tu redz, kā tavs mācītājs. Viņš šodien viņam brīvdienu vispār ir. Ja? Un es gribētu būt jūsu draudzē, jo jūs mācītājs teica, pēc dievkalpojuma būs kūka un kafija, un viņš teica, lūdzu, esi aktīvs. Tā ir Dieva gribā. Šitā kūka būs Dieva gribā. Kungs, ja tu gribi, lai es ēdu kūkas, lai tās tiek pasniegtas dievkalpojumā. Šodien tās nestrādās, kā parasti, Jēzus vārdā. Tātad Jēzus nodoms, un to viņš ietvers ar visām tām aktuālajām lietām, es savus vārdus esmu devis, lai viņos prieks būtu, lai viņi būtu priecīgi draudz. Prieka vēsts ir ļoti adekvāts nosaukums. Tas tev atgādina, hei, mēs neesam bēdu, lāsta nesēji. Mēs neesam tie, kas nolādīs viss, kas mūs atraidīs. Mēs esam tie, kas svētīsim. Jūs varat mūs atraidīt. Ja, mēs jums varam nepatikt. Jums varat nepatikt mūsu māja, bet mēs jūs svētījam. Mēs cēsim, esam par svētību. Tur, kur tu esi darba kolektīvā, tu esi par svētību. Klasē, tu esi par svētību. Saviem draugiem tu esi par svētību. Vienalga, kā pret tevi izturās. Ja es teicu, es esmu jums devis savus, esmu runājis, lai jums būtu prieks. Kur mēs esam? Mēs esam tātad... 14. pāns. Tavus vārdus es esmu devis, viņiem devis. Pasaule viņus ir ienīdus, tāpēc, ka viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules. Kungs, īstais mežā viena vietiņa, kur mēs visi ticīgie sanākam kopā, lai mums ir labi. Ja es teicu, ne, tēvs nepārprot man. Es nelūdzu, lai tu viņus paņem prom. Kaut kur noliec vienā izolētā vietā, klosterī. Nē, es gribu, lai viņi ir pasaulē. Kā viņi ietekmēs pasauli, ja viņi nebūs pasaulē? Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu prom, bet lai tu viņus pasargā no ļauna. Lai tu viņus tā plus mīnus pasargā, pa lielam pasargā. Centies pasargāt, cik var pasargā. Vai jūs neredzat, ka šeit, ja Jēzus lūdza tā, Jēzus, kur vārdi ir jā un āmen, tur nav nekādu šaubu, ja viņš tā teica, tad tas tā ir, tad mēs varam būt pasargāti. Ko? Nē, tā jau mēs pasaulē dzīvo. Viņš teica, mēs varam būt, viņš saka, tev pasargā viņus no ļauna. Es gribu, lai viņi ir pasaulē, viņiem jābūt pasaulē. Es vairs neesmu, viņi ir. Bet tagad, vai tu ievēro, ko viņš saka?
Viņš saka 2 reizes 14 un 16 pantu. Viņš saka vārdus, kas man tā kā, kad es lasu vienreiz šo te nodaļu, man lika apstāties. Vai tā ir, kā Jēzus saka? Viņš saka, tāpat kā es neesmu no pasaules, arī viņi nav no pasaules. 2 reizes viņš saka to tā. Tēvs, tu to nezini? Nē, viņš zina. Viņš to saka, lai mēs ar tevi uztveram to. 2 reizes viņš saka. Nu, es mēģināšu jums līdzību uzzīmēt. Piemēram, pēc dievkalpojuma es izēju Cēsu pilsētas laukumā. Un es ieraugu Normunds arī netur sēž viducī. Pie Strūklaks. Jums ir Strūklaks cēsīs? Pie Strūklaks. Viņi tur sēž, ēd saldējumu. Saka, kā mums patīk Cēsis. Te ir tik svaigs gaiss. Un es viņam saku, labi, izdariet, kas jums jādara Cēsīs. Bet jūs neesat no Cēsīm. Tāpat kā es neesmu no Cēsīm. Jūs nevarat palikt Cēsīs. Jums tikai misija. Izdariet to. Un jums jāatgriežas atpakaļ. Kur viņi ir? No kurienes Normunds arī netiek? Protams, jā, no Briseles viņa. Un tas ir tas, ko viņš mums saka. Bet kā es jūtos, ka es esmu šeit, no šejienes? Un kādu vēl es varētu jums tādu piemēru uzzīt? Pieņemsim, es pirms atnācu uz dievkalpojumu, es būtu iegājis jūsu vietējā tā suvenīru bodē, un man tur iepatikās cepurīt, tad balta cepurīt ar zaļu uzrakstu Cēsis. Un es nopirku to uzvelku, un es atnākšu, un tā. Un man ir tāds sajūta, ka es esmu no Cēsīm. Bet tu man saki, nē, cepurīt ir no Cēsīm, tu pats esi no Rīgas. Un tas ir tas, kāda mēs ar tevi esam. Tā kā es neesmu no pasaules. No kurienes viņš bija? No Dieva dzimis. Viņš ir Dieva dēls, no debesīm. Un viņš saka, mēs ar tevi arī esam no Dieva dzimuši. Mūsu tēvs ir debesīs, mūsu mājas ir debesīs. Mēs šeit esam ciemos atbraukuši. Mums te kaut kas jāizdara. Hei, nepieķeries te. Nesāc te krāt tā, kā tu esi te uz palikšanu. Atcerieties, bija tāda ļoti zīmīga rakstvietiņa, Mateja 25. nodaļā, kur viens no tiem kalpiem visu aprec, saka, ko es visu esmu saglabājis, visu, ko tu man esi devis, es visu esmu te turējis. Un tas ķēniņš viņam saka, pāc, kāda jēga tev bija to turēt tur? Tev vajadzēja to laist apgrozībā, tev vajadzēja darīt draugus ar netaisno mamonu. Ko tu darīji? Tu sēdēji uz visām tām svētībām, tā kā suns uz čupas. Dažreiz tu redzi, ko kristieši dara. Mēs esam tik ļoti, tā tad neliela atkāpība, bet mēģini sadzirdēt, ko es tev saku. Mēs esam tik ļoti fokusēti, ka to Dievs svētīs mani, palīdzēs mani, izvedīs mani, pacels mani, arī to mani. Paklausties. Viens mūsu draudzes brālis nonāca cietumā. Savas muļķības dēļ. Arī kristieši dara muļķības dažreiz. Viņš apgalvo zvēru, ka nav vainīgs, bet viņš cietumā ir. Un paklausieties, ko viņš man raksta. Viņš saka, vai tu, Vilni, vari man paskaidrot, kā tas ir, ka es redzu rūdīts noziedznieks slepkava cietuma kamerā ir dāsnāks par manu brāli, kas tur pats sēž, kurš apliecina Jēzu par savu kungu. Kāpēc? Kāpēc? Dziedini man, palīdzi man. Ukraiņi saka domene. Domene pie manis. Dod. Jēzus sacīja otrādi. Dodiet, un jums taps dots. Es nezinu, vai tu esi kādreiz nonācis tādu uzņēmēju nagos, kurš izmantos katru ieklepojumu, lai paceltu cenu. Tu saki, bet vai nevar? Var. Un tu redz viņam acīs. Cena augšā. Tu esi nonācis viņa ietekmes lauciņiem, viņš tieši paņems visu, cik var paņemt. Īstenībā mums gribas iet pie tāda uzņēmēja, kas grib atrisināt tavu problēmu vispirms.
Viņš saka, kas tev tur kaiš? Es palīdzēšu tev. Dod. Un tad tu viņam saki, es uzdrošināšu jums izstāstīt to. Mūsu Normundam ir dēls Salamans. Un Salamans ir ļoti daudz ko mācījies no sava tēva Normunda. Tad, kad mēs cēlām šo savu ēku, pēdējo to lielo 4 stāvu ēku, viņa dēls teica, es nobruģēšu visu to priekšējo laukumu viens pats. Un es negribu par to saņemt maksu. Un tas puikiņš uz to brīdi viņam bija cik gadi? Kādu 17 gadu? 18 gadu? 18 gadu. Viņš to saka tā, lai visi tie, kas no ieņēma dienas tagad pierakstīja, nodarbināja nepilngadīgo. Tas puikiņš nāca, zāģēja, grieza, un viss mūsu priekšējais bruģis ir tā Salamanā nobruģēts. Bez maksas. Kad es to uzzināju, es biju priecīgs, halleluja. Bet tad es Normundam teicu tā, to aizmugures laukumu lūdzu, lai viņš nobruģē. Bet samaksā tam puisim tā, lai viņam ir nauda. Viņam vajag naudu, viņš nevar bez naudas. Lūdzu, samaksā viņam. Pasaka, piestāt mums rēķinu, cik vajag. Normunds bija ģenerāla uzņēmējs, ne ģenerāls, bet ģenerāla uzņēmējs savu kompāniju, kas būvēja to visu. Jā. Izrakst mums rēķinu, mums naudiņa šobrīd ir, mēs samaksāsim. Tas ir tas princips, ka tu redz vienu cilvēku, kurš nevis cenšas paņemt no tevis cik viena var, bet kurš cenšas atrisināt to tavu problēmu, tad tu gribi viņam samaksāt. Un tas ir tas Jēzus princips. Mīļie brāļi un māsas, ja mēs būtu tādi cilvēki, kādus Jēzus mums gribēja redzēt, dodiet, un es jums došu. Mēs būtu daudz bagātāki, mēs būtu daudz ieredzētāki, mūsu klienti būtu pateicīgāki, mūsu radi būtu, mūsu vērtētu daudz augstāk. Bet mēs esam tik ļoti fokusēti. Kurš man kaut ko iedos? Šeit es atnācu. Kurš man kaut ko iedos? Un ja es tevi iedošu, tad nākšā svētdienā griezīsies ap mani. Vai viņš vēlreiz man kaut ko iedos? Tiekam no tā vaļā. Ko? Labi. Dodiet, un jums taps dots. Halleluja. Jēzus vārdā. Nezinu, kāpēc es jums to saku. Mēs neesam no šīs pasaules. Viņi nav no pasaules. Tāpat kā es neesmu no pasaules. Un pasarg viņus no ļaunā. Tavus vārdus esmu devis. Pasauli viņus ienīd, tāpēc, ka viņi nav no pasaules. Pasargā viņus no ļaunā. 2 reizes viņš runā pasargā viņus no ļaunā, un 17. pantā viņš saka, kā viņš mūs pasargās no ļaunā. Tas vārds svētī nav tā, kā mēs kādreiz domājam, tā kā dot naudu viņiem vai padara viņus skaistus, nemirstīgus, jaunus, simpātiskus, ar lokainiem matiem, jo tad tas būtu nostrādājis pie manis. Ja Jēzus vārds, tas kaut ko citu nozīmē. Ko tad tas nozīmē? Tas svētītos patiesībā nozīmē padara viņus šķīstus, padara viņus svētus, jo nāves dzelonis ir kas? Ir grēks. Kad mēs darām grēku, mēs dodam iespēju tam ļaunajam mūs dzelt. Un Jēzus saka, kā es jūs pasargāšu no ļauna? Viņš to saka, tavi vārdi ir patiesībā. Pasargā, šķīstītos patiesībā. Vai, šķīstītos patiesībā, viens no ļoti precīziem tulkojumiem. Tavi vārdi ir viņa vārds. Es esmu norunājis briesmīgi garu svētrunu. Mums vajadzētu kaut kādu kopsavilkumu izdarīt. Ja? Skatieties, īsts kopsavilkums. 6. līdz 8. pāns, 2 panti. Darīja viņiem zinām tavu vārdu. Tāpēc viņi ir atzinuši, tāpēc viņi zina, ka es esmu Kristus. Devu viņiem vārdu. 9. līdz 10. pāns. Viņi ir īpaši, viņi ir tavi un mani, un es esmu pagodināts viņos. Bet kāpēc? Tāpēc, ka viņi pieņēma vārdu. Atcerieties, 6. pāns, viņi pieņēma vārdu. Tāpēc viņi tagad ir tavi un mani. 11. un 12. pāns. Viņi ir tagad pasaulē. Es viņus uzturēju vārdā. Tagad tu viņus uztur vārdā.
Katrs, ja mēs varam kaut kā tad kopsavilkumu, viņš runā par vārdu. 14. līdz 6. pāns. Viņi nav no pasaules. Uztur viņus vārdā. 17. kur mēs nobeidzam mūsu šīs dienas skatījumu. 17. Šķīstī viņas patiesībā. Kā? Tava vārda ir patiesība. Kas ir vislielākā dāvana, ko viņš mums ir devis? Dieva vārds. Tā bībelīte, kas tev un man ir. Tajā ir vienkārši fenomenāls lietas. Tajā ir prieks, tajā ir spēks, tajā ir viss resurs, tajā ir tas, ko Jēzus atnes. Viņš atnes pestīšanu. Mīļie draugi, ja tu un es, mēs esam uz jūs ar bībelīti, tu īsti nezini, kas tur rakstīts, nezini, kur rakstīts, nezini, kas tur rakstīts. Vai man jāmācās no galvas? Kā tu domāji? Kas tur ir slikts, kas tur ir apkaunojoši? Mācīties, mēģināt iemācīties no galvas. Domāt to, meditēt par to. Mīļies, draugs, Jēzus sacīja, kam ir mani vārdi un kas viņus tur, tas mani mīl. Kas mani mīl, to mans tēvs mīlēs. Kā tu vari teikt, ka tev ir viņa vārdi, ja tu nezini? Neatceries. Jā, man Bībele ir sasvītrota. Ļoti jauki. Ļoti jauki. Es iedomājos tajā kārdināšanas dienā, kad Sātans uzmācās Jēzum ar tādu milzīgu kārdinājumu. Vai nu tu uzbruki ar kādu smagu slimību, varbūt viņš uzbruka ar naudas trūkumu, varbūt izmest no darba, varbūt Velns vienmēr ir ļoti labs stratēģis. Viņš uzreiz uzbruka vismaz 4-5 frontēs. Tā, ka tu skaties apkārt un saki, Dievs man ir pamets. Es biju šokēts no viena mācītāja. Mēs runājam nesen atpakaļ, viņš stāsta par kādu savu dzīves situāciju, un tad viņš saka, Dieva nav! Es saku, tu ko jocīgs esi? Hei, ziniet, dažreiz tas, ka mēs tik ļoti tiekam izlutināti, mēs paliekam tādi mīkšķaulīši, kad viss ir labi, viss ir daudz maz smuki, visi mēs esam, un mēs vairs nemākam neko karot. Tāpēc vecajā derībā teica, Jēzus, visi jūs ienaidnieks neaizdzīšu, jūs vairs vispār kļūsiet par tādiem baltrociņiem. Vai. Mums jāmāk karot. Kā mēs to darām? Mēs to darām nevis meklējot, kur tas bija, bet mūsos tevi uzspiežot, no tevis jānāk ārā kam? Vārdam. Jā, stāv rakstīts. Stāv rakstīts! Jēzus vārdā. Vai jūs zināt, Jēzus, protams, mums pavēlēja, lai mēs sludinām. Mums visiem man arī bija šajā rītā jāsludina, bet viņš vēl kaut ko pavēlēja. Mateja evaņģēlijā 8. nodaļā, 9. Mateja 10.8. viņš saka tāds vārds, varbūt sajauc vietām. Dziediniet slimus, šķīstiet spitālīgus, uzmodiniet mirušus, izdzeniet ļaunas gars, bez maksas dabūjuši, bez maksas dod. Citiem vārdiem, mirušie nāk priekšā, es jūs uzmodināšu. Jēzus. Bet ja šajā rītā tu esi slims un tu vienkārši piecēlies no rīta, atkal, kā vienmēr, kā svētdienas rīts tā man sāp galva vai kaut kas tā, tad tu nedarīji pareizi, tev vajadzēja stāvēt pretī. Iedomājies, ja šeit ienāk kāds cilvēks un teica, sāk tā klusiņam staigāt apkārt un tīrīt visiem makus. Ko? Ja mēs būtu klasiski kristieši, mēs ceram, ka līdz mani viņš neatnāks. Mums būtu jāpieceļās tam cilvēkiem, jāizlauž rokas uz muguras. Jānolauž rokas, bet uz muguras. Jāsasien viņš, jānoliek viņš stūrī, lai viņš klausās un jāturpina dievkalpojums. Mēs kaut ko darītu, vai ne? Ja tavam bērnam uzbruk, kāds suns, piemēram, kāds suns uzbruk, ko tu dari? Andris uzreiz ķer aiz astes vai kur. Tas, ko Jēzus mums sacīja, stāv pretī vēlnam. Neļaujot, lai viņš atnāk pie jums. Vēlns saka, man šorīt sāp galva, iešu pie tā brāļa. Viņš nekad nepretojās. Jā, viņš tur viss pieņem mani. Jēzus. Tā kā, ja šajā rītā tu esi tāds, tu esi slims, vai tev ir kaut kādas, tu esi kaut kur šaurā vietā, Jēzus vārdā iznāc priekšā. Es tu viņu aizlūšu pēc tev, un pēc tam mēs nobeigsim 30 gadu dievkalpojumu Jēzus vārdā. Labi?
Vai jūs sapratāt man, ko es teicu? Es varu atkārtot. Atveriet Jāņa evaņģēlija 17. nodaļu. Nu, piecelsimies kājās.